iešausi pierē, es paņemšu mačetu un iedušu tev nierē. Es esmu reāli ierēnis, es atnāku un tev nogalinu, es tev atņemu naudu un tad aizsūtu tev prom ar baudu. Es skaitu brīvi, tu mājās sēdi osti līvi. Es esmu karējums, es eju baudīt dzīvi armijā. Tur ir smagi apstākļi, tev smagi apstākļi brokastis mačītī. Un tas ir kā jārāds, cik man tā kā čalis, kas atnāk un noskaitīja par smārs pēc saka skaitu labāk. Nē, es te atnāku un vienkārši noguldu tevi zemē. Es tev aproku ar 3 saviem smilšu. Es tev pēc tam pa zemi vilkšu prom un aiz tevis paliks sarkana līnija, jo tev ir periods. Tas nav periods, tas ir semikols. Tas ir tas kā melikos ar garīgu domu, es pārbaudu tev pāri. Es reāli neesmu no akadienas izgulējis bali un tagad bišķi arī samtā galva. Man ir sacēlušās spavas, jo es jūtu, kā es uzvaru. Un tu te saki, ka tu man tikpat novāc vai apmāc. Es nezinu, te kā pārnāc te pāri, es tev nejūtu. To paši saka tava meitene vakarā. Es vienkārši cepu būtni un te nekādā sakarā, jo te mēs esam paviljonā, kur ir augļi un dārzeņi. Bet tu kā dārzens, kuram nebija īsti daudz ko teikt. Tu te kā pirms 2 minūtēm jau gribēji beigt, bet es bliežu pāri un es bliežu ilgu un es bliežu karstu. Un es saku, ka tas nav farš, tas ir tā kā autokarš. Es saku, tas ir reāls karš, vecīt. Es reāli... Tātad, kareivis. Salasījās visi kreiskājainie bērni un spārdīja bumbu. Es biju resns, es biju vārtos. Atim piederēja bumba. Un viņš bija kapteinis. Un pagalmā bija baloži. Un mēs kliedzām par katru netaisnību, mēs kliedzām par katriem gūtiem vārtiem, līdz bija palikuši tikai baložu mēsli, kas pielikuši pie soliņiem, gluži kā mūsu vecmāmiņas. Rezultāts neviens nekad neatceras. Vien to dienu es atminos, ka atnāca pasniece un māti sauca mājās. Viņiem bija pienākusi telegramma. Un viņa vecmāmiņa raudāja. Mēs, kreiskājainie bērni, salasījāmies mājās un lasījām mūsu tēvu vēstules.